Pablo Picasso – viens no noslēpumainākajiem māksliniekiem vēsturē. Viņš dzimis Spānijā 1881. gadā, un jau bērnībā zīmēja tā, it kā redzēja pasaulī ne tā, kā visi citi. Bet ar laiku ar viņu sāka notikt dīvainas pārmaiņas. Viņa gleznas vairs nebija parastas. Sejas, ķermeņa priekšmeti, viss it kā izjuka gabalos un atkal salika kopā. Viņš pats teica, ka viņš nerada realitāti. Viņš rada to, kas aiz tā stāv. Tā radas kubisms. Stils, kas salauž ierasto pasaules uztveri. Daudzie uzskatīja, ka viņa darbi rada nemieru. It kā tajos būtu kaut kas tāds, ko nevajadzētu redzēt. Viņš radīja 10 000 darbu, bet neviens nebija līdzīgs otram. Un joprojām cilvēki strīdas, vai viņš bija vienkārši mākslinieks vai cilvēks, kurš redzēja pasauli pārāk dziļi.